Labdien visiem, labdien! Tā, kaut kā Tā, nu es palīdzēšu varbūt. Būs labi. Būs labi. Īstais augstums. Šī tā varbūt būs labā. Jā. Tā, labdien! Pavisam iesākot sākumā. Tātad Liepājas valsts ģimnāzijas latviešu valodas literatūras skolotāja, bet tas stāsts par to, kā tad es līdz tam esmu tikusi, jau nedaudz izskanēja, bet vēl es gribētu, es tā braucot šurprīt agrumā domāju, kā tad vispār, kas es esmu, kā es esmu nonākusi šeit. Nu, laikam jau, protams, ka ģimene ir tas pirmais, kas dod to impulsu domāt par kultūru, dzīvot kultūrā, un tad vēl paturpinot. Atceros ļoti labi, jā, to, ka no mazas lauku skolas braucām ar autobusiņu, kurmīti, cits to par kurmīti sauc, cits par gulbīti, bet ar tādu autobusu mēs braucām uz Liepājas teātri. Neatceros, kas tā par izrādi, bet tas bija tāds pirmais. Tālāk atceros ļoti labi, ka braucām ar mikroautobusu Latvija kopā ar vecākiem uz Parīzes Dievmātes katedrālu Latvijas Nacionālajā operā. Es neatceros, cik man bija gadi, šķiet tā bija 1. klase. Un ar mammas un tēta kolēģiem kopā. Un tad bija stāsts par to, vai mums tik maziem bērniem būs interesanti, vai mēs to varēsim baudīt, redzēt. Bet atceros, ka man ļoti patika un īpaši kūka garšoja. Pēc tam vēl, protams, visādi Ķīpsalā atjaunotais Lāču plēsis, rokopera kopā ar vecākiem. Atceros, kā pa miglu braucām uz Liepāju atpakaļ. Un tad Liepājas valsts, tajā laikā Liepājas 1. vidusskola, 8. klase un 8. 9. klase man saistās ar Liepājas simfoniskā orķestra koncertu apmeklēšanu, jo mums visiem masveidā bija jādodas baudīt šādu veidu kultūru. Jā, tas bija, es neatceros reizi semestrī vai ik pēc 2 mēnešiem, bet mēs gājām. Un tagad runājot ar kolēģiem, saviem kolēģiem šobrīd, bet maniem skolotājiem tolaik, cits to atceras ar šausmām un smējas vienalga. Bija jāiet un kā tur uzvedās, bet katrā ziņā es domāju, kaut kāds aizmetnis tam visam, kāpēc es esmu, jā, tur, kur es esmu, tas ir. Tātad ģimene, vide, cilvēki, kas mums ir apkārt, mūs veido par to, kas mēs esam. Un tad, mana skola, kurā es esmu atgriezusies arī kā pedagogs, latviešu valodas literatūras skolotāja, skola ar personību. Tā mēs par sevi priecājamies. Un jūs redzat, valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, un mūsu skola jau vien ir kultūra. Un viss, kas tajā notiek, un tas, kas tur rosās un dara, arī daļiņa no tās. Vēl ātri, kāpēc tās vērtības es pieminu? Mūsu skolas vērtības, tātad lepnums, vienotība, atbildība, gods. Un arī baudot kultūru, apmeklējot kultūru, dzīvojot kultūrā un nesot kultūru skolā, mēs tiešām savus jauniešus mudinam būt lepniem, vienotiem, atbildīgiem, godīgiem. Šīs vērtības mēs varam ieaudzināt arī baudot kultūru skolā un ejot uz kultūras pasākumiem, notikumiem, norisēm ārpus skolas. Tad, kad mēs atveram skolas mājaslapu, tad mums jaunumi, un tad mums ir, šeit mēs varam arī redzēt, Latvijas skolas somas emblēmiņu, 24. novembris, jaunākais raksts par apmeklēt kultūras norisi, bet skatījos vakar, ir jau atkal cits datums un jauna kultūras norisi, tā kā šeit viss notiek. Bet tad, kad mēs apskatāmies nākamo slaidu, tad pie mācību procesa mums tur ir izdalīts atsevišķa programma. Un programma tātad Latvijas skolas soma. Un šeit mēs varam redzēt, ka varam redzēt to sakārtoto lietu kārtību, kā tas ir noticis vairāku gadu garumā. Un iesākot par Latvijas skolas somu, uz savu skolu atpakaļ es atnācu 2017. 18. Mācību gadā. Un tad es diezgan ātri pazudu, jo es aizgāju dekrētā ar saviem 2 bērniņiem un atnācu atpakaļ 20.
21. mācību gada, tad 2. semestrī. Un es atceros mūsu skolas, Latvijas skolas somas koordinātora Signa Berga, kas ir arī direktora vietniece audzināšanas jomā, kādā no sapulcēm. Tātad visi turpinam izmantot aktīvi, ejam, darām, nauda vēl ir. Un es nesaprotu, kur ir jāiet, kas ir jādara, par kādu naudu viņi runā. Teātri, filmas, es domāju, kas tas vispār? Es pie viņas eju un saku par velti, kas man... kā priekšmet skolotājiem, jo tad man klasa vēl nebija, saka, kas man ar to ir jādara? Viņi saka, ak, Dienī, tu pareizi, tu taču neesi tagad bijusi, mums ir tāda programma, sāk visu no jauna stāstīt to, ko es šobrīd jau ļoti labi zinu un to, ko jūs šeit visi esat dzirdējuši. Un stāsts par to tātad, ka šis ir 7. gads vai ne, Latvijas skolas soma darbībā, un tad visi gadi ir ļoti labi sakārtot tās norises, kas ir apmeklētas šo mācību gadu laikā, ir ļoti labi redzams. Tad, kad mēs uzklikšķinam uz konkrēto gadu, tad varam redzēt, cik dažādas ir tās norises, kas ir apmeklētas, kur skolēni ir bijuši, kas tie ir par skolotājiem, kas bērnus ir veduši, iesaistījuši, mudinājuši un rādījuši. Tātad lietu kārtība. Un mūsu darbības atziņas, tātad darbojoties ar šo programmu, pavisam noteikti pirmais mūsu skolā programmas koordinators. Visu laiku roka ir uz pulsa. Tā, kā jau es minēju, ir direktora vietniece audzināšanas darbā Signa Berga. Un viss sākas ar to katru mācību gadu sākumā, ka viņi izstāsta arī jaunajiem kolēģiem sapulcēs un par to, kā mēs darām, kāda ir kārtība. Un tā kārtība mums vienmēr arī ir tāda, ka pirms mēs kaut ko izdomājam darīt, mēs ejam vispirms pie viņas apspriesties. Tad viņi apstiprina, jā, varam, darām. Un par naudas lietām arī saka, cik, kur, kas, kā, un tad visi rēķini caur viņu. Tātad viņi visu laiku tur roku uz pulsa un zina arī par to, kas kur ir bijis, kuras klases vēl nav bijušas, un tad attiecīgi uzrunā arī šos priekšmetu skolotājus vai klašu audzinātājus. Mums ir tātad šeit tāda atslēgas vārda demokrātija visās izpausmēs un cilvēku faktors. Un mums šīs Latvijas skolas somas naudiņa un finansējums, mēs to varam citreiz arī saukt par līdzfinansējumu, jo tātad primāri klases audzinātājs ar savu klasi plāno, kur grib vest, kur grib iet, ko grib darīt, ko grib redzēt, bet ja klases audzinātājs ir kūtrāks, tad priekšmetu skolotāji iesaistās un atkal komunicējot ar klases audzinātāji varbūt vienojas par kaut kādu aktivitāti, kas derēs, vai šo kultūras norisi, kas derēs gan klases audzināšanā, gan konkrētajā mācību priekšmetā. Un tā nu mēs, es sev esmu tātad nospraudusi tādu lielo mērķi, kā ar katru mācību semestri es ar klasi, kurai es pasniedzu latviešu valodu literatūru, mēs dodamies uz kādu kultūras notikumu. Un man ir izveidojusies laba sadarbība ar visiem klases audzinātājiem, un klases audzinātājs parasti ir tas, ko mēs ņemam līdzi, un tad klases audzinātājs pēc tam tās lietas vēlreiz izspēlē un par tām runā arī audzināšanas stundās. Es šobrīd strādāju 7., 9. un 11. klasē, un jau šobrīd var teikt, ka visas klases mēs tātad esam kopā bijuši jau šajā semestrī uz kādu kultūras notikumu un norisi. Visam pāri cilvēku faktors un demokrātija. Tā izvēles brīvība tātad katram ir dota, bet cilvēku faktors, un te ir tas, ka mēs jau šodien pieskārāmies, mēs esam tik ļoti dažādi, un tik ļoti dažāds ir arī kultūras norises. Un te uzreiz mēs varam pievilkt klāt to, kā labāk, pilnvērtīgāk, kvalitatīvāk mēs mācāmies. Un pagājušajā gadā, šogad īstenībā, šķiet aprīlī, pabeidzu kursus, organizētus kursus par kultūras norisi, kā tad darīt, kā labāk, kā pilnvērtīgāk, kvalitatīvāk to visu
piedāvāt, ar to darboties, rīkoties. Un šī gada augustā mēs kopā ar kolēģi, ar kuru kopā mācījāmies, bijām izdomājušas mūsu pirmajā tikšanās reizē, kad kolēģi nāca kopā pēc vasaras, pamudināt tos, kuri baidās, pamudināt tos, kuriem negribās, pamudināt tos, kuri kaut kādā veidā atrunājas, ka, nu ko tad tur, cik tad var, un tur atkal jāraksta un atkal jādara. Un mēs tās metodas, ko mēs bijām mācījušās un izmantojušas savā darbiņā šo mācību laikā, likām lietā kolēģiem arī tādā draudzīgā sarunā, parunājoties, kas tad ir tas, kāpēc attur viņus šī darbošanās. Un paņēmām mēs vienu tādu metodi, kur kolēģi, mēs sastājāmies šajos 2 aplīšos, un tad bija aplīts, kas stāvēja uz vietas, un ārējais aplīts gāja, kustējās uz priekšu, un jautājumi mainījās, lai mēs saprastu un redzētu to, ka īstenībā jau viņiem visiem patīk, īstenībā jau tas, ka visi gribētu darīt, īstenībā jau tas, ka viņiem visiem ir kaut kāda lieta no kultūras un par un ap kultūru, kas tomēr interesē. Un nonācām pie tā, ka viņi tik interesanti un tās sarunājās, un tās sarunas bija tik nebeidzamas, ka mēs sapratām, ka iekšā ir, bet ārā brīžiem nenāk. Un tad vienojāmies par to, ka mēs atsevišķās skolotāju tikšanās reizēs šajās sapulcēs mēģināsim parādīt, kā darām mēs, kā nebaidāmies integrēt to visu savā mācību stundās un padalīties ar materiāliem, ko mēs esam jau izstrādājušas. Tā kā atvērt tādu sadarbības diapazonu, kurā nebaidies, nāc, jautā, došu, dalīšos, bet ej un skaties un baudi. Lai nav tā, ka kāda klase paliek kaut kur neaizvest, un lai nav masveidā, tad visi tie, kur nav kaut kur bijuši, lai tad iet. Bet tiešām tas, kas viņus interesē, tas, kas ir viņiem vajadzīgs. Un vēl tā viena lieta, protams, tas faktors, citam patīk filmas, citam patīk teātris, citam vēl kaut kas, bet te mēs pie tā nonācām, ka bieži vien skolotājs jau skolēniem dod to, kas viņam interesē, tas, kas viņam patīk, bet runājam arī par to, ka nevajadzētu uz to tā ieciklēties. Šajā mācību semestrī tā mūsu pieredze rāda un liecina par to, ka pirmajā semestrī tās ir bijušas jau 35 kultūras norises, kas ir baudītas. Un sarunā ar Signi esam nonākuši pie tā, ka tikai 2 klases vēl ir tādas, kas to savu iznācienu uz kultūras norises baudīšanu gaida, bet arī viss būs un viss notiek, viss ir procesā. Un Signi tieši stāsta par to, ka tādiem maziem soļiem, gadu no gada, skatoties un par to domājot, mums veicas ar vienu labāk. Un visas šīs lietas, ko mēs kopā darām, kā skola un skolotāji un skolēni un vecāki, liecina par to, ka viss notiek. Viss notiek. Mums ir tātad 4 7. klases, 4 8. klases, 4 9., 4 10., 4 11. un 3 12. klases. Un tad padomājiet, tikai 2 vēl klasītes gaida to, kur tad doties un ko redzēt. Programmas darbības laikā tad liela daudzveidība. Mūsu tā lielā un savā ziņā labā lieta, bet no otras puses varbūt tas, kas bremzē kaut ko citu redzēt, lūkot, ir tas, ka mēs esam liela pilsēta. Tātad Liepāja, mums ir Liepājas teātris, mums ir Liepājas Leļļu teātris, mums ir Lielais dzintars ar savu piedāvājumu, un bieži vien mēs apstājamies pie Liepājas. Mums naudiņu mēs izmantojam, bet mēs ejam, skatāmies, ko tad piedāvā
šīs lielās kultūra vietas. Viss ir redzams, viss ir saprotams. Bieži vien, tad, kad mums aizmirstās tā darba dunā, ko un kā un kur varētu iet, bieži vien atsūta atgādinājumu vai piedāvājumu. Un tad sākam domāt un meklēt, kā tad mēs varam to savā stundās iekļaut un integrēt. Bet mēs neapstājamies tikai pie teātriem. Tāda labā lieta, kas gadu no gada ir ieviesta, ka vidusskolas klases 10., 11., 12. dodas valsts svētku mēnesī uz Rīgu, uz okupācijas muzeju, kur plaši izmanto skolas somas, māja ar galvu, naudiņu, un pēc tam vakarā ir kādi no izrādēm, kas runā par valstiskumu. Tātad tas ir tāds, un vēl brāļu kapu apmeklējums. Tas ir tāds lielais novembra vidusskolai brauciens. Tas ir tā labi iesākts, bet tikpat labi arī mazie vēstures stundu ietveros dodas uz Liepājas muzeju, kur čakli un aktīvi izmanto muzeja piedāvājumu. Un tad atkal nākamais es jums stāstīšu par to, ko es un kā es daru, bet arī dabas zinības skolotāji pamanās šos piedāvājumus ķert, protams, sadarbībā ar vēstures, ar literatūras valodas skolotājiem, bet tā ir tāda nemitīga kopā būšana un sadarbība. Tas varētu arī būt tāds atslēgas vārds. Un jā, izvēle, kā atradīsim, kur iesim, ko darīsim. Cilvēku faktors ir numur 1, caur un caur. Tātad jāsteidzās, jā? Es skatos to laiku. Tā, kā atradīsim, kur iesim, ko darīsim, to jau es esmu daļai pieminējusi. Iesaistās tātad visi integrēt dažādi, un kultūras norisē pavisam noteikti ir jāgatavojas. Mums ir tātad, tad, kad mēs esam kā skolotāji, kā priekšmetu skolotāji, mēs domājam par aktivitātēm pirms, kā mēs ievedīsim un ievadīsim viņš šajā kultūras norisē par aktivitātēm laikā. Bieži vien tas ir aktīvais skatītājs, tomēr vairāk, bet pavisam noteikti ir arī pēc, norisi pēc. Un kas tad notiek pēc tam? Mana pieredze tātad šajā semestrī, es domāju, kā es te liku un kāpēc es saliku visu to, ko es saliku, bet kategorizēt šeit varētu dažādi. Tas, kas ir šajā pusē dots, tā ir mans klases ekskursija, 2 dienu ekskursija uz Vidzemi. Sākām ar dziesmu svētku telpu, pēc tam bija Līgatnes papīra fabrika un Edvarda Vēdenbauma kalāči. Šeit ir noteikti arī filma BUM. Kāpēc? Tāpēc, ka šogad man ir 7. mācību saturā tēmā attiecības, bērnības iespaidi, un pavisam noteikti tāpēc, ka mūsu skolas skolēni filmējušies un filmēts mūsu skolā. Un šeit jau ar Ivondu starpbrītī tikāmies, un nezinu jūsu vārdu, bet Ingu no Jaunaudzes arī šeit mēs esam, ir veidojusies ļoti laba sadarbība, un par pazudušo dēlu Ivona pati jau stāstīja, bet šis ir tas stāsts, jā, kur mūsu skola aizsāka. 10. klase, pazudušais dēls, skolēni vecāki, skolēniem skolas somas līdzfinansējums, vecāki maksā paši, un pavisam vienkārši ar to visu var šādi sadarboties. Piemēram, izrāda grieķu un laimīgi 10. klasu, kur mēs integrējām mācību procesā antīkā literatūra, gājām, skatījāmies grieķus, meklējām mītisko varoni toreiz, un tagad rakstīja referātus, brīnišķīgi sasaucas. No izrādes vairs nevienu pagājušajā gadā pamatskolas posms, 7., 8., daļa 9. gāja. Mūsu skolā notika šī izrāde, atkal tēma attiecības. Brīnišķīgi. Muzikālā cirka izrāde. Nevaru ciest, ka tu ēd tik skaļi. Formāts varbūt neierasts, bet gājām, baudījām. Bija tādi, kur teica galīgi ne, bet šī kultūras pieredze ierastajām to, ko bijām redzējuši teātris vai muzejs, pilnīgi kaut kas cits, un nebija vienaldzīgo, nebija neviena. Un varbūt par pieredzi te ir vairāk tieši par šai daļai jāpievērš uzmanību, kur vienu kultūras norisi, piemēram, Dauka labie jautājumi Liepājas Leļu teātrī, ļoti labi mēs varam iesaistīt un sasaistīt ar 7. klases mācību saturu valodā, literatūrā, klases audzināšanā.
Un ieteikumi, varbūt tas, ko vajadzētu padomāt, aizdomāties, šeit viss nav no tātad mans viedoklis, bet arī kolēģu viedoklis, kur apjautāt. Kultūras norise, peļņas avots vai zelta bedra, tas jāpadomā varbūt par to, vai vienmēr, tas, kas šeit jau izskanēja par to, vai kā tā labāk un tā precīzāk teikt par to, vai vienmēr tā summa, ko mēs maksājam, vai mēs vienmēr dabūnam īsti to atpakaļ. Šeit par pazudušo dēlu brīnišķīgi, jo tur nebija tā darba lapa, bet tur bija tā saruna pēc tam ar Ēriku Vilsonu. Tas bija daudzreiz vērtīgāk nekā jebkura darba lapa. Vai ne, ka pats šis aktieris var aprunāties gan ar vecākiem, gan ar bērniem par to, ko ir spēlējis, rādījis un izstāsta. Mājaslapa. Atsevišķi kolēģi saka par to, ka tas, kur mēs ejam un ko mēs skatāmies, ir vairāk tieši atkal no mutes mutē cilvēku faktors, viens otram iesakām un rullējam. Bet mājaslapā nevarot atrast pēc kaut kādiem atslēgas vārdiem, kurus raksta. Man gan tā nav gadījies, bet varbūt nemāk meklēt, bet kaut kāda pārskatāmība, jo informācijas pārbagātība un vēl tad vislabākais tomēr esot viens otram dodam informāciju. Materiāli, jā, šīs darba lapas, vai tas viss ir vajadzīgs, bet es atkal gribu minēt Liepājas Leļu teātru labo stāstu, Dullās Daukas, kā varētu teikt, flyerīts vai kas tas ir latviski runājot, par jautājumiem. Pēc izrādes noskatīšanās mēs saņēmām iekšā, ejot tā, ka tāda ieejas karte, kur uzdot konkrētu jautājumu, un ejot pēc tam mums bija brīnišķīgi, jo noskatījāmies izrādi, gājām atpakaļ uz skolu, mums bija gan audzināšana, gan literatūra, kur mēs visu to arī izrunājām, un pēc tam no manas puses bija izveidota darba lapa, kurā tas viss skaisti kopā sasaucās, un tas bija arī pie uzkrājošā vērtējuma. Papīra lietas pilsētas līmenī, to es ar Aleksandru izrunāju, bet jā, tas ar Signi runāju, tātad šo mūsu skolas koordinātoru. Kas ir tas, tad, ko īsti no mums prasa, jo obligātais ir tas, ko mēs izdarām, ir preses relīzes, skolas mājaslapā, skolēna atziņas un foto, bet mums vēl ir dažādas lapas jāizpilda, kā mēs tad integrējam mācību procesā un vēl, kas dažkārt dažus skolotājus attur, tas ir apgrūtinoši. Negribam krāmēties ar šiem papīriem. Un jā, esam savas jomas profesionāļi, visi mēs kā skolotāji un pakalpojumu sniedzēji. Un tad es gribētu beigt ar šādu citātu. Mēs esam vienots ir mūsu darbs, un mēs viens otram palīdzam, lai gūtu panākums. Britu rakstnieks Douglas Normans. Tur bez šīs te vienotības, kas ir arī kā mūsu skolas vērtības, sasaucās ar to visu, jo, ja mēs visi darām savu darbu, ja mēs viens otru uzklausām, runājam un ieklausāmies un palīdzam, viss ir kārtībā. Liels paldies!